Tā, pulkstens ir 1:12, un tad mēs redzam, ka mums online ir 23 dalībnieki, un tad mēs tā kā varētu sākt. Nu, sveiciens visiem! Es jau te mazliet palasīju komentārus, izrādās mums ir saulaini sveicieni no Lūksnes, ko mēs tādus ļoti saulainus no Rīgas mēs šobrīd nevaram nosūtīt, mums ir tādi mākoņaini, lietaini. Bet prieks par tiem, kam saule ārā spīd. Tātad par to, ko mēs šodien darīsim. Mums tātad sākumā es vēlreiz mazliet pastāstīšu par e-twinning iespējām, ja varbūt kaut ko esat palaiduši garām no tiem labajām lietām, ko e-twinnings piedāvā. Tad mums būs īpaši pieslēgšanās arī Ventspilī, kur šodien notiek tā kā 6 stundu apmācība, un arī pieslēgšanās Čornajai, kas ir kaut kur pie Rēzeknes, un tur mums arī tā kā parādīt, kādā veidā tā saslēgšanās notiek, un ka tas nav nekas sarežģīts. Pēc tam mana kolēģe Baiba jums nodemonstrēs, kā šis AnyMeeting vispār darbojās. Ja? Tātad, ja jūs jau esat šobrīd pieslēgušies, tas nozīmē, ka jūs jau esat jau diezgan, teiksim, angliski advanced, ja? Tā kā, ka jūs spējāt pieslēgties, kaut gan, tur ir kā tikai daži soļi, un tieši tāpat ir daži soļi, kurus Baiba parādīs, kādā veidā jūs paši varat uzorganizēt šādu konferenci, un, sarunāties, piemēram, ar saviem ārzemju kolēģiem vai kolēģiem arī savā starpā, varbūt arī starp skolām, ja. Tā, tas, ko es tagad, es jau te runāju, bet es vēl neesmu pajautājusi, kā jūs mani dzirdat, un to es tagad labprāt izdarītu. Tātad, ja mēs paskatāmies uz visu tā kā kopēju attēlu, ko jūs redzat, tur augšā ir rakstīts, tā kā angliski my mood. Jā, un tad jums, ka jūs tur uzbrauciet ar peli, tad jums parādās tur vairāki lodziņi, tā kā pelēks I'm fine, tad ir zils raise hand, zaļš ir yes, un sarkans ir no. Un tas, ko es gribētu, lai es vispār saprotu, ka jūs tur esiet un ka jūs mani dzirdiet, tad vienkārši, ja jūs mani dzirdiet, tad parādiet lūdzu rociņu yes. Rekā uzreiz rociņas parādās, rociņas parādās daudz rociņu. Tā, dažu rociņu vēl nav, vai tur ir kāda problēma. Ja jums ir kaut kādas tehniskas problēmas, tad sākuma daļā, ja jūs man dzirdat, bet kaut kā vēl jūs tur īsti nesaprotat, kas tur ir, vai, nezinu, varbūt kāds kolēģis, kurš tur nevar pieslēgties, mums var rakstīt uz info@etwinning.lv, mums var sūtīt arī ziņas, un tad Baiba varbūt jums palīdzēs, ja jums tehniski netiekat iekšā. Bet pārsvarā rociņas ir, un tad ir daži, kas netiek iekšā. Kas varbūt ir tās lietas? Mēģiniet tad sazināties, ja jūs, piemēram, jūs nedzirdiet, jūs arī, tā kā varbūt es jūs neredzu, jā. Es mēģināju pieslēgt kameru un varu paskaidrot, kāpēc es viņu tomēr nepieslēdzu, jo man viņš tā kā tajā brīdī gribēja izmest vispār no šī webināra, un tad es sapratu, ka ir bīstami ieslēgt. Ja? Tad brīžiem tā tehnika ir, tā kā mēs it kā zinām, ko mēs varam izdarīt, bet dažreiz varbūt arī ar tehniku ir kaut kādas lietas, ko labāk ir mazāk. Ja? Jo šajā gadījumā, ja mēs pieslēdzam video, tad viņš paņem vairāk tā kā internetu, un līdz ar to viņš tā kā samazina to internetu straumi, un tad var pasliktināties tā translācija. Ja? Un tāpēc labāk, lai būtu labāka skaņa un vispārējā kvalitātes video, tomēr šoreiz neieslēgšu. Tā. Tas ir par tehniskām lietām. Jā, tātad par šo pašu programmu tad jums Baiba vairāk parādīs. Tātad par pašu e-twinningu. Tā, Ināra Auziņa from Jāljaugava ir pacēlusi rociņu. Baiba, paskaties. Ināra, kā mēs tev varam palīdzēt? Varbūt ierakst čatā, tad tev Baiba atbildēs. Tā, par pašu e-twinningu. Tātad e-twinnings ir sadarbības tīkls Eiropas skolām.
Tātad ir šajā tīklā, varētu viņu nosaukt tīkls platformā, sadarbojas 33 Eiropas valstu skolotāji, ja? Un tātad šajā platformā var sadarboties jebkurā valodā. Ja jūs atrodat kādu Spānijā, kurš runā vāciski, un jūs varat ar viņu vāciski sarunāties, jūs varat dibināt projektu vāciski. Ja jūs atrodat kādu Polijā, kurš runā krieviski, jūs varat dibināt projektu un taisīt projektu krieviski. Ja jūs atrodat kādu, piemēram, Īrijā, kurš runā latviski, jūs varat taisīt projektu latviski. Galvenais ir, ka vajadzīgs ir, ka ir divas dažādas valstis, ja? Jūs nevarat uzsākt projektu ar kādu citu no savas valsts, ja? Ja, piemēram, jums ir kāds labs draugs, blakus izglītības iestādē, jūs ar viņu nevarat uztaisīt projektu. Tātad visa tā darbošanās e-twiningā ir jums bez maksas, ja? Tātad tas ir Eiropas finansējums un iespējama profesionālā izaugsme. Par profesionālo izaugsmi es vēl pastāstīšu vēl atsevišķi daudz vairāk. Tad, ko piedāvā e-twinning? Tad es jau šeit pieliku tādu 7.24. Tas nozīmē, ka e-twinning platforma ir pieejama 7 dienas nedēļā un 24 stundas dienā. Ja? Tad jums nav nekāda ierobežojuma tajā platformā darboties, tātad arī, piemēram, reģistrēt projektu vai meklēt partnerus. Tātad tur darboties, tātad jūs varat visu laiku tur. Ja? Jums nav tā kā noteikti termiņi, līdz kuram tagad ir jāiesniedz projekts un tad jāgaida apstiprinājums un tā. Tātad jūs iesniedzat savu projektu, tas apstiprinājums no vienas puses diezgan formāls ir, mēs viņu apstiprinām būtībā tajā pašā vai nākamajā dienā. Varbūt, ja pa vidu ir kaut kādi svētki vai nedēļas nogala, tad varbūt mēs viņu apstiprinām 3 dienās, ja? Bet tas nav tā, ka tur jāgaida atbildi tur mēnešiem ilgi, tagad apstiprinās, neapstiprinās kā savu projektu. Būtībā jūs projektu esat iesnieguši, mēs vienkārši paskatāmies, ka tas tiešām ir pa izglītības tēmu, un mēs viņu apstiprinām, ja? Tātad e-twiningā jums ir iespēja plānot mācību projektu par sevis izvēlēt tēmu, ja? Tātad jūs izvēlaties, par ko jūs gribat sadarboties un atrodat sev partnerus un taisat projektus. E-twinings nepiedāvā nekādus grantus, tādu, tā kā naudas izteiksmē, ja? Tātad e-twinings piedāvā platformu, kurā jūs varat atrast partnerus vai vienkārši projektiem, kur jūs sadarbosieties tikai tā kā tiešsaistē, jeb angliski online, ja? Gan jūs varat atrast partnerus arī priekš citiem projektiem, kur jūs varat pretī dabūt arī kādus grantus. Ja? Piemēram, tagad, ja jūs pieskaties, tā kā bijušais Comenius, tagad Erasmus+, tā kā strateģiskās partnerības, ja jūs tur kaut kā piesakaties un dabūjat grantu, e-twiningā jūs variet dabūt, tā kā partnerus, un arī izmantot kā sadarbības platformu, kur jūs liksiet tagad materiālus un, kur varēs redzēt, kā jūs aprakstiet savu projekta gaitu. Un tāda tā vide ir droša. Tātad vidē darbojas tikai pedagogi, ja, kas strādā ar bērniem. Un tā kā jūs savam projektam tieši jūs varat dabūt atsevišķu vidi, kur tikai jūs, kas esat iesaistīti projektā, tiek iekšā un neviens no malas to neredz, ko jūs tur dariet, kādā veidā jūs realizēt savu projektu, tad jūs droši varat likt bērnu bildes iekšā, ka jums no malas neviens neies un tās bērnu bildes neskatīsies. Tā. E-twiningā ir arī skolotāja istabas, kur jūs varat vienkārši sarunāties citu valstu skolotājiem par sevi interesējušām tēmām. Tur to skolotāja istabu ir ļoti daudz, tur var vienkārši pameklēt un paskatīties, kas ir tas, par ko runā skolotāji citās valstīs attiecībā uz priekšmetu vai attiecībā uz pedagoģiju, uz bērnu audzināšanu. Tā, un var arī dalīties ar saviem vai citiem materiāliem un iegūt starptautisku atzinību. Starptautisku atzinību var iegūt, tā kā jau ir izdevušies veiksmīgi projekti, tad var pieteikties uz nacionālo balvu, uz Eiropas balvu, un ir iespēja dabūt dažādas labas balvas, braukt uz starptautiskām konferencēm.
Tā kā tās ir, tā kā īsumā visas lielās iespējas, ko piedāvāja Twinning. Un tāda skolu tīklā, kā jau es teicu, tie ir tikai pedagogi, tātad skolotāji, tas var būt arī, piemēram, interešu izglītība, ja, arotskolas un tāda viss, kas strādā ar bērniem no 3 līdz 19 gadu vecumam. Šajā gadījumā jūs esiet tā kā tie, kas strādā, bērnu dārzos, pirmskolas izglītības iestādēs, ja, tātad jau no 3 gadu vecuma jau bērni var darboties starptautiskos projektos, ja. Tā kā tos projektus var vadīt gan paši skolotāji, gan skolu direktori, jeb izglītības iestāžu, jeb bērnu dārzu kā bibliotekāri, būtībā tie, kas strādā ar bērniem. Ja? Tā, un tātad kā tur var iesaistīties, būtībā jāieiet twinning.net un tur piereģistrējoties. Tad par reģistrāciju ir tā, kad e-twinings tā kā, nav tā, teiksim, tā institucionāla pieeja, ja, kad mums ir tagad Twinningā jāpiereģistrē sava, teiksim, tā organizācija, ja, tur, piemēram, mūsu skola. E-Twinningā reģistrēs skolotāji. Piemēram, es tagad esmu tā kā skolotājs un es gribu kaut ko darīt, tā kā būtībā tas nāk tā kā no apakšas, tā vēlme no skolotājas, kā skolotājs, ja gribu kaut ko darīt, es tur piereģistrējos un es esmu skolotājs, kurš strādā šajā skolā. Ja mēs esam 2 skolotāji, kas grib kaut ko darīt kopā, piemēram, tad mēs abi 2, katrs pats pa sevi piereģistrējamies šajā sistēmā un tur mēs viens otru ieaicinām draugos un tā, ka nodibinam projektu, tad viens otru arī pieaicinām pie tā projekta klāt. Vienkārši, ja? Tā kā tie, kas vēl nav reģistrējušies sistēmā, ja šeit nav tā, ka ir jāreģistrē skola. Šajā sistēmā var reģistrēties jebkurš skolotājs. Un tad mēs no savas puses mēs katru dienu tā kā skatāmies, kāda skolotāja mums reģistrējās un arī, tā kā arī pārbaudām, vai tiešām tie ir skolotāji, tā kā, lai nodrošinātu to platformas drošību. Un tas tiek darīts arī visā Eiropā, tātad jebkurā valstī arī tātad Nacionālais atbalsta dienests tā kā skatās, vai tie, kas reģistrēs platformā, pārbauda, vai tie ir skolotāji, ja, vai pedagogi, kas strādā ar bērniem no 3 līdz 19 gadu vecumam. Tā. Tad ir Twinning Plus valstis, kas ir droši vien arī labi zināt, tāda Armēnija, Gruzija, Azerbaidžāna, Moldova, Ukraina un Tunisija. Šīs valstis, viņas arī nav pagaidām Eiropas Savienības valstis, kaut gan tajā pašā laikā, piemēram, Turcija arī nav Eiropas Savienības valsts, bet Turcija Twinningā jau darbojas tā kā dalībvalsts, ja. Tad šīs valstis 6, jūs ar šīm valstīm nevarat nodibināt projektu, bet viņas arī ir e-Twinningā jau, bet viņām mazliet savādāks status. Jūs, piemēram, variet nodibināt projektu ar kādu citu veco valstu, tā kā Eiropas valsts, ja, piemēram, jūs nodibināt projektu ar Lietuvu, ja, ar kādu izglītības iestādi Lietuvā, jeb skolotāju precīzāk. Un tad jūs, ja jums kāds piesakās no Ukrainas, ka grib, piemēram, ar jums sadarboties vienā projektā, viņš var pieslēgties jūsu projektam. Ja? Jūs nevarat nodibināt projektu ar Ukrainas skolotāju, bet jūs varat nodibināt ar kādu citu, piemēram, nezinu, ar vācieti, igauni vai kādu citu, un tad jūs kādu no šīs valsts varat pieaicināt klāt, vai varbūt kāds jums atrakst no šīs valsts un saka, ka viņam interesē jūs projektu ideja un arī grib darboties, tad jūs attiecīgi tā kā variet izdomāt, vai jūs gribat viņu sadarboties, jūs viņu varat apstiprināt savā projektā. Tā, un tagad par skolotāju profesionālajiem iegūmiem. Mēs, protams, esam ļoti daudz domājuši par skolotāju profesionālajiem iegūmiem, bet šoreiz es tā kā šo lapu atstāju tā kā tukšu, un tagad es gribētu, lai jūs izmantotu šīs programmas iespējas, un apakšā, tā kā tas sanāk kreisajā apakšējā stūrī, ir tāds čats, tur ir rakstīts angliski type your message here. Un tas, ko es tagad gribētu, kad, piemēram, katrs no jums ieraksta, kādi varētu būt skolotāji profesionālie iegūmi, darbojoties starptautiskā projektā. Jā, varbūt katrs, kādu vienu teikumiņu, nezinu, vai dažus vārdus, kas tad ir tās lietas, kas ir skolotāji profesionālie iegūmi, darbojoties starptautiskā projektā un ierakstam šo čata lodziņā, jā.
Tātad čats mums ir apakšējā kreisajā stūrītī, rakstīts type your message, vienkārši ieklikšķinam un varam ierakstīt. Tā, te jau mums daži parādās. Tā, pieredzes apmaiņa, tā tad iepazīties ar labu pieredzi, pieredzes apmaiņa, pieredzes apgūšana, pieredzes apmaiņa, paplašinās redzesloks, pieredze, kontakti, idejas, iegūst pieredzi, labus draugus, personiska izaugsme, svešvalodu apgūšana, jauna pieredze. Pieredze, valodu prasmu uzlabošana, jaunas idejas turpmākai profesionālai darbībai. Nu, kontakti, valodas, angļu valodas pilnveidošana, citu valstu pedagoģiskā pieredze un metodikas apmaiņa, valodas zināšanas, jā, tā tas vairāk tā kā valodas zināšanas, jā, nu, pieredze, jaunas idejas, iespēja iegūt labu pieredzi, IT prasmu apguvām pilnveidošana arī, jā. Nu, būtībā jums jau, nu, tā kā tie profesionālie iegumi visi ir skaidri, jā, tātad tās ir valodas. Kā jūs pirmie teicu, tos projektus var dibināt jebkurā valodā, un arī, nu, tas, kas varbūt tiešsaistē ir mazliet vienkāršāk, piemēram, jūs sarakstaties ar tiem partneriem, jūs variet to, ko jūs gribētu pateikt, iztulkot, jūs variet tā kā pakonsultēties ar kādu draugu, varbūt paziņu, kurš labāk runā angliski, ja? Jums ir iespēja tā kā jau sagatavoties, ja? Tas nav tā, ka jūs aizbraucat un uzreiz dzīvajā, jums ir jārunā tagad pēkšņi svešvalodā, kur jūs varbūt tik labi nepārvaldat. Tāpēc Twinings ir tā kā labs, kur jūs pamazām, tā kā vakardien arī es satiku vienu, kas jau sen darbojās Twiningā, un viņa bija skolā mācījusies vācu valodu. Un tieši ar tiem Twinning projektiem lēnā garā viņi jau šobrīd jau runā angliski. Ja? Kaut gan pirms tam viņi zināja vācu valodu, bet no angļu valodu vispār nezināja. Tieši tā, tā kā lēnā garā, pamazām, tā kā tur vienu vēstulīti otru, ja? Un tad pamazām tā valoda pieķerās darbojoties. Ja? Tā kā tā ir noteikti valoda. Un, jā, dažāda pieredze, kā to dara citās valstīs, un arī droši vien arī tāda arī pašvērtējuma. Un tā, ka mēs redzam, kā to dara citās valstīs, mēs labāk spējam novērtēt, kā to dara mēs. Un tā kā, vismaz, cik man ir arī bijusi saistībā ar skolām, cik es esmu redzējusi skolas tā kā citās Eiropas valstīs, tad īstenībā mēs varbūt sevi nenovērtējam, cik mums īstenībā ir tās tā kā skolas un tā kā mēs strādājam un cik daudz mēs varam izdarīt ar bērniem, ka mēs vienkārši nenovērtējam, cik to mēs esam jauki, labi, cik mēs labi strādājam. Ja? Tā kā tas arī ir tāds, kad mēs redzam, kā citi to dara un strādā un kā tas notiek, cik ātri vai lēni un cik piepildīti un jēgpilni. Tad mēs arī varam tā kā sevi novērtēt, kas arī droši vien ir forši. Tā, tas ir par skolotāju profesionālajiem ieguvumiem. Tā, un tad mēs arī piedāvājam profesionālo pilnveidi, arī tādu jau tā kā organizēt profesionālo pilnveidi. Viens ir, ko mēs piedāvājam, tie ir 6 stundu kursi. Tā kā ievacēt Twinningu, mums ir arī tā kā nākamais līmenis pēc tam tā kā par IKT rīkiem un tā kā vairāk par to Twinning platformu. Šie 6 stundu kursi mēs organizējam vairākas tā kā izglītības iestādes, kad apvienojās un saka, mēs gribam šādus kursus un te mums ir telpas jau arī, kur mēs šādus kursus varētu novadīt, tad mēs arī aizbraucam uz vietas un novadam. Un tas ir pa brīvu, ja, un mēs vēl arī tā kā nosponsorējam arī pusdienas un kafijas pauzi. Ja? Tātad, bet tad ir jābūt vismaz sākot no 12, ja ir grupa sākot no 12 līdz kaut kā 25, tad mēs arī izbraucam uz vietas un organizējam šo 6 stundu nodarbības, par kurām var dabūt arī tā kā tās apliecības certifikātus par kursu, tā kā tālāk izglītības kursu apmeklējumu. Tad mums ir arī 24 stundu kursi, tā kā dzīvajā, kas līdz šim mums notikuši turībā.
Un arī tagad šobrīd mēs esam attīstījuši vairākas tā kā tiešsaistes kursus, līdzīgi kā, piemēram, šis webinārs, tieši tāpat ir iespēja apmeklēt tiešsaistes kursu, kurš ilgs vairākas nedēļas, ir, piemēram, reizi 2 nedēļās ir jāapmeklē nodarbība, līdzīgi kā es esmu šeit, pēc tam jāizpild kāds mājasdarbs, un tā ir, 6, 7 nodarbības, un beigās arī var dabūt tā kā certifikātu, kur ir svarīgs, tā kā nodarbība apmeklējums un mājasdarbi. Tā kā ir arī tādas iespējas profesionālai pilnveidei, un tad ir arī starptautiskie kontaktu veidošanas semināri, kur ir arī tā kā tie starptautiskie semināri, kas notiek, viņi parasti ir pa tēmām, un tieši arī tā kā bērndārziem ir, tā kā mums uzaicinājumi, piemēram, pagājušajā gadā tieši, pirmskolas izglītības iestādēm bija seminārs Grieķijā, ja? Tā kā arī tur bija konkurss, bet, man liekas, nemaz pat tik daudz nebija pieteikušies. Ja? Tā kā jūs sekojiet līdzi mūsu mājaslapā, kāda pasākuma notiek, un iespējams, ka jūs varat arī tā kā pretendēt un aizbraukt uz šādu starptautisku semināru, kurš būtu vairāk tā kā kontaktu vai vēl profesionālās pilnveidas seminārs, ja? Tā saistīts ar e-twinning, projektu metodi un profesionāli pilnveidoties. Un tad ir tā kā profesionāls pilnveidas semināri, tad mēs arī vairākus skolotājus gadā sūtam uz Future Classroom Lab, kas ir Briselē. Tā kā uz Briseli mēs tā kā sūtam, tā kā jau ir kāds projekts realizēts, ka jau ir tā pieredze, mēs redzam, ka skolotājs jau ir kaut ko darbojies un grib kaut ko vairāk darīt un darboties, tad mēs arī dāvājam pieteikties un braukt uz Briseli uz Future Classroom Lab, tā kā uz nākotnes klasi, kur atkal ir dažādas interesantas nodarbības. Tā, un tad ir startautiskā e-twinning konference, un ir arī nacionālā konference, kas notiek parasti oktobrī, tā kā arī uz to ir iespēja katram pieteikties un piedalīties nacionālajā konferencē. Mēs rādam, tā kā mēs izvērtējam tā kā labākos, tie, kas piesakās, grib pieteikties tā kā gada balvai, tie piesaka savus projektus, tad mēs izvērtējam, kur ir labākie, un tad tos mēs aicinām uz gada konferenci, un tad viņi parāda kaut kādas lietas no tiem saviem projektiem, kā viņi ir realizējuši. Tā kā tad ir iespēja redzēt, kādi tie projekti ir. Un plus mēs arī organizējam skolotājiem dažādas darbnīcas, kas saistītas arī ar projektu metodu un IKT rīkiem. Ja? Tātad dalība šajā konferencē arī ir bez maksas, pašiem ir jāatbrauc, jāizbrauc, un arī tāpatās mēs nodrošinām, tā kā ir konferences notiek visu dienu, mēs nodrošinām arī ēdināšanu un kafijas pauzes. Tā kā un tā nacionālā konference un uz starptautisko konferenci mēs parasti sūtam tie, kas ir iegūši, tā kā iekļuvuši finālā, kas ir realizējuši gadu laikā tādus interesantākos projektus, vislabākos. Un tad, ja tā kā ilgāk jau darbojas e-twiningā, un ir vairāki projekti, tad arī var pieteikties un kļūt par e-twinning vēstnieku. Un tad jau atkal tur ir tā kā nākamais līmenis profesionālai pilnveidei, tad ir jāmācās arī pašam vadīt tā kā priekš citiem nodarbības saistībā ar e-twinning un projektiem. Un arī, piemēram, lielais izaicinājums šogad e-twinning vēstniekiem ir, ka mēs sākām šādu veidu webinārus. Šoreiz viņu vadu pati. Bet vispār reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā trešdienā webināru vada kāds no mūsu vēstniekiem, kurš pats ir darbojies e-twiningā, realizējis projektus, un tad mēs izvēlamies kādu tēmu, un tad tā kā vada šādu webināru, ja? Kas ir ļoti interesanti pieredze arī, ja nekas tāds nav darīts. Tā kā profesionālā pilnveidē twiningā ir ļoti daudz un dažādi, ja vien ir vēlme darboties, un tik vajag sekot līdzi, un tā kā šādi, apmeklējot kursu, teiksim, tā profesionālā pilnveida. Otra, kas savu veidu tāda profesionālā pilnveida, kur varbūt nevar ielikt tieši papīrā un konkrēti varbūt aprakstīt, bet ir tas, ka, piemēram, jūs neesat nekad vispār tā kā darbojušies nekādos projektos un vispār neziniet, kas tas tāds ir un kā tas vispār notiek, tad jums vienmēr ir iespēja, ka jūs reģistrējaties e-twiningā, jūs atrodat kādu projektu, kurš jau tā kā darbojās.
un tad jūs viņiem aizrakstiet un palūdziet, vai jūs varat pieteikties arī šai projektā un darboties līdzi. Un tad jūs tajā projektā vienkārši darbojaties, tādā veidā, ka jūs dariet to, ko jau tie, kas ir nodibinājuši projektu, ka viņi ir jau izdomājuši, ko darīt, un tad jūs vienkārši darbojaties līdzi un dariet tās lietas un skatieties, kā tas notiek. Un tad jau, novērtēt, kas tur izdevās un kā izdevās, un tad attiecīgi, pamazām, ka jūs jau, labāk saprotat, kā to visu darīt un organizēt, un tad jūs jau variet organizēt pats jau to projektu, atrast partneri un jau pats to visu vadīt un darīt, ja. Tāda arī sava veida tā profesionālā pilnveida, kad jums ir iespēja, mācīties, trenēties, kā tad šādus starptautiskus projektus realizēt. Tā, tas ir par profesionālo pilnveidi. Skolēnu ieguvumi, protams, ir ļoti daudz un dažādi. Šos jūs variet izlasīt paši. Teiksim tā, šie ir skolēnu ieguvumi, kas nāk līdzi, protams, jebkurā, ja jūs starptautiski sadarbojaties ar skolēniem, šie ieguvumi nāk līdzi paši pa sevi, jā. Un tā, ka jūs taisiet kādu projektu, droši vien, ka ir vērts izdomāt tam projektam kaut kādu konkrētāku mērķi, un šīs lietas, viņas nāks pašas pa sevi līdzi. Protams, mēs varam padomāt, vai tā svešvaloda apguve viņa būs vai nebūs, ja? Padomāt vairāk, kādā veidā mēs realizēsim, lai tā svešvaloda apguve būtu vairāk, bet tāda mērķi tieši, ka tagad uz svešvalodu apguvi, tad jums būs grūtāk darboties, tāpēc, ka ir jābūt, bērniem ir jābūt kaut kādam interesantam citam mērķim, kāpēc viņi darbojās, un tad tā svešvaloda vienkārši nāk pat pa sevi līdzi, ja? Un tieši tāpat, tās pārējās lietas, kas ir labas, un šīs arī noteikti, ka jūs rakstiet pieteikumu, dabūt kādus grantus, tad jūs noteikti visas šīs lietas rakstiet, ka šis tagad būs tas, kāpēc jums tas projekts un tā nauda un projektam ir vajadzīga. Bet tā, ka jūs taisiet Twinning projektus, es jūs aicinātu tos mērķus likt mazākus, realizējamus tā, lai jūs varētu realizēt un ar bērniem pēc tam saprast, tad mums ir tas projekts vai nav izdarīts, ja? Un šitās vienkārši tās blakus lietas, kas nāk līdzi. Tā, mazliet par mūsu platformām. Tātad šīs ir Twinning.net. Tātad pati pirmā, kas ir, kad jūs ierakstiet adresi www.twinning.net, tātad jūs iegūstat lapu, kurā jūs variet autorizēties. Ja jūs neesat vēl pierakstījies, tad jūs varat, sign in, ielogoties, un tad jūs nokļūsiet tajā Twinning desktop, kas ir nākamā lapa, un kur jūs jau būsiet iekšā, kur jūs varēsiet aicināt partnerus, tur meklēt projektu idejas un darboties visu tā darbību, kas ir līdz projektam. Un tā, ka jūs esat partneri atradis, un tā, ka jūs jau esat gatavi sākt darboties tālāk, tad jūs iegūstat TwinSpace, kas ir nākamā lapa, un šī būs tieši jūsu projektam, kur būs tikai tie, kas būs uzaicināti jūsu projektā. Un neviens no malas nevarēs tur ieiet un redzēt jūsu bērnu bildes un tās lietas, ko jūs tur dariet. Ja? Šis ir no tā drošības viedokļa. Un tā tad Twinning profils tad neatšķirās daudz no jebkura Facebook vai Draugiem LV profila. Tur līdzīgi tāpat tās ir bilde, informācija par sevi, ja, un tad ir iespēja meklēt citus, kas darbojās Twiningā, ja, izveidot kontaktus, tātad arī, un šeit vēl ir tas papildus, ka var redzēt, kādus jūs esat seminārus apmeklējuši, ja, kāda ir jūsu Twinning pieredze. Šeit jūs variet uzkrāt, arī rodas jūsu starptautisko projektu pieredzi, kur kāds cits, kas grib ar jums sadarboties, tad viņš redz, jūs esat bijuši šādos semināros un jūs esat realizējuši šādus projektus, ja, un tā kā šeit veidojas tā jūsējā pieredze. Un tātad ir redzami projekti, jā, pasākumi, skolotāju istabas, kādās jūs apmeklējat, kuras jums interesē, ja, vai tā ir, ka jūs interesēties par dabu vai par astronomiju. Un ir ļoti svarīgi arī tātad
www.twinning.lv, un šī twinning.lv, tātad šī ir mūsu Nacionāla atbalsta dienas radīta lapa, kurā mēs liekam visu informāciju, to, ko mēs jums piedāvājam. Tātad tie ir kursi visi, kurus mēs organizējam, ja? Te ir arī dažādas pamācības, projektu piemēri, nu, tātad ir vēršošiem vienkārši, nezinu, ar klikšķināšanas metodi, ieiet iekšā un paskatīties, kas tad ir tas, ko mēs piedāvājam, ja? Bet galvenā lieta, kāpēc, ko jūs šajā mājaslapā variet redzēt, ir tas, ka jūs te variet ieiet iekšā un tad apskatīties, kas ir mūsu kalendārā, kādi mums ir tuvākie notikumi, un, ja ir interesi, attiecīgi pieteikties un jās piedalīties. Tā. Tā, es tagad paskatīšos, kas mums ir. Skatos, vai mums diez Ventspils ir ieradusies. Ventspils mums ir pieslēgusies, vēl nav. Tā. Vai mums ir pieslēgusies tagad? Mums ir pieslēdzies bērndārs. Jā, bērndārs mums ir pieslēdzies. Tagad es vēl gribētu sagaidīt, ka mums Ventspils pieslēdzās, jo viņi arī ap pusē vieniem taisījās pieslēgties. Tā, bet es pagaidām neredzu, laikam vēl pagaidām nav Ventspils mums pieslēgusies. Tā, labi. Tad es vēl izstāstīšu par pašu projektu, tādu vispār kādā veidā mēs realizējam projektu. Nezinu, kāpēc šis ir tāds kā arī klupšanas akmens. Tāda vispirms pirmā lieta ir ideja, ka mēs vispār domājam, kas mums, piemēram, mūsu bērndārzā, nu, kas ir tas aktuālais vispār, kas ir tas, ko mēs varētu dalīties ar citiem, vai kas ir tas, kas mums interesē, vai varbūt tā ir kaut kāda, nu, problēma. Es nezinu, piemēram, varbūt mēs mūsu bērndārzā arī gribam, lai, tā kā bērniem mācītu mazliet angļu valodu. Protams, ka bērndārzā, neko daudz jau viņiem nevar, tā kā, no angļu valodas viņiem mācās vēl arī latviešu valodu. Bet kaut kādas ļoti vienkāršas lietas viņi jau varētu arī mācīties, ja? Un tad mēs atrodam, kas tad būtu tā ideja, ko tad mēs darītu, ja? Vai arī, piemēram, ir bērndārzos noteikti jūs runājat arī par to, kas ir veselīgi vai nav veselīgi, piemēram, par tiem pašiem dārzeņiem, par ēdienu, ja? Jūs vienkārši noformulējat, kas tad ir tas, par ko jūs gribētu sadarboties. Un tad ir attiecīgi jāatrod partneri kādā citā valstī, skolotāji, pedagogi, kas arī gribētu tā kā, darīt to pašu, ja? Ka jūs atrodat un spējat vienoties apmēram, ka jums tās idejas sakrīt, ko jūs gribētu darīt. Un tad ir ļoti svarīgi, kad jūs kopā ar tiem partneriem tā kā noformulēt mērķi savam projektam. Kas tad būs tas mērķis manam projektam? Piemēram, kad skolēni bērni zinās dārzeņu īpašības. Ja? Un tad, piemēram, arī diezgan interesants projekts, kas ir arī vairāk dažādās interpretācijās ir realizēts, ka mēs, piemēram, ņemam burkānu, ja, un tad mēs skatāmies, ko mēs ar burkānu, ja, tur, ka mēs viņu varam pagaršot, kāds viņš ir, ja, ko mēs no burkāna varam kādu ēdienu, piemēram, pagatavot, nezinu, piemēram, tur burkānu kūku, ja. Kas ir vēl tās lietas, kur mēs burkānu varam izmantot? Varbūt burkānam ir dzeltena krāsa, ka mēs viņu kā krāsvielu varam izmantot. Ja? Kādas ir tās īpašības, ko mēs ar burkānu varam izdarīt? Ja? Un tad mēs attiecīgi, piemēram, ar tiem kolēģiem vienojamies, ko tad mēs darīsim ar tiem un kas būs tā starptautiskā sadarbība, ko tad mēs ar tiem sadarbosimies. Viens ir tas, mēs tagad skolotāji paši savā starpā ar tiem partneriem sadarbosimies, ka mēs runājam, ko tad mēs darīsim, ko mēs darām savā bērndārzā, ko jūs dariet. Tā ir jau starp skolotājiem sadarbība. Bet kāda būs arī tā sadarbības ar tiem bērniem? Ja? Tad, piemēram, tā varētu būt Skype konference, kur, piemēram, daži piemēram, bērni no Latvijas, piemēram, parāda dažādas
dārzeņus un pasaka, kas tas ir. Ja? Piemēram, this is apple. Ja? Tas ir viss lielais teikums, ko viņš pasaka tajā Skype konferencē, bet viņš pamatīgi gatavojies, un es domāju, ka ir iemācījusies visu dzīvi pateikt, ka šis ir ābols angliski. Ja? Vai, vai, piemēram, varbūt pirmajās jūs Skype reizē, piemēram, tur katrs pasaka, tur, my name is Santa, ja? Ka viņš iemācās pateikt, kā viņu sauc. Ja? Nu, tad tās lietas ļoti vienkāršas, bet te būs arī, nu, ka tie bērni tajā pretītajā valstī, ka viņi tagad arī angliski kaut ko pasaka, un mēs tagad runājam angliski, ka mēs varam pateikt šādu teikumu, ja? Un tad arī būtu tā bērnu paša tā kā sadarbība, ja? Būtu nevis tikai skolotāja sadarbība, bet bērni jau sadarbojas. Viņi viens otru redz, viņi viens otram kaut ko saka, ja? Un kas noteikti būtu, nu, tā kā ļoti liels pārdzīvojums bērniem un arī interese, un tad arī sarunāties, kas tad ir tie pretī bērni, kas ir no kādas valsts un kas viņi tādi ir. Nu jā, tā kā tātad mēs tiekam, noformulējam diezgan skaidru to mērķi, kāds mums būs, ko tad mēs tajā projektā darīsim, jo svarīgi ir, nu, tā kā, drīzāk tas projekts viņš varbūt maziņš, varbūt uz 1 mēnesi tikai, un tad jūs skatāties, kā jums ar tiem partneriem ir sadarboties, ja jums ir tā kā labi ar viņiem sadarboties, un jums tas sakrīt tās idejas un tā realizācija, tad, piemēram, taisam nākošo mēnesi. Tagad tur mēs, piemēram, izrunājām par dārzeņiem, tagad varbūt mēs runāsim par augļiem, ja? Vai nu, atkal kaut kādu vai par kokiem, vai, nu, skatoties, kāda jums ir tā specifika, kas jums ir, jums noteikti ar kaut kādu programmu ir, kas jums gadu laikā ir, tā kā tiem bērniem jādara un jārealizē. Un un tad ir tātad lielais mērķis, un tad ir uzdevumi, ja projekta soļi, kaut kādas aktivitātes, tur, nezinu, 3 aktivitātes, ko mēs veicam, un tā, ka mēs tās esam izdarījuši, un tās visas 3 tie soļi ved uz to, lai mums būtu rezultāts. Un rezultātam jābūt ir tik vienkāršam, ka bērniem ir skaidrs, ja jūs sarakstīsiet visas tās lietas, ko es jums iepriekš tur rādīju, ka tur bērniem tur angļu valoda un uzlabosies, un viņiem tur paplašināsies redzesloks un viss pārējais. Jūs, protams, ziniet, ka tas viss notiks, bet tas rezultāts ir jābūt tāds, ka bērni tagad saprot, vai mums tur, piemēram, beigās ir sarīkot tagad izstāde, ja? Vai tur tagad, vai bērni beigās tagad zina, viņiem tagad var uzsākt, ka mums ir, piemēram, projekts, un mums projekts ir beidzies, un vai bērns vismaz var pateikt vienu teikumu, kas tad tur bija, ko viņš tur darīja, un kas, nu, kā tad tas viss ir beidzies, ja? Ko viņš tagad vairāk zina vai nezina, ja? Tā kā ļoti svarīgs ir arī tas rezultāts. Tā. Un tagad man te kolēģi saka, ka mums ir arī pieslēgusies Ingūna no Ventspils, kas īstenībā tas nozīmē, ka Ventspils izglītības iestāžu darbinieki mums ir pieslēgušies, kas tātad ir 6 stundu apmācībā, ja? Ingūna, ja tu mūs dzirdi un jūs tur esat, tad varbūt kaut kā parādi ar mūdi, ka yes. Tā. Ingūna mums neko nerāda. Tā. Kur mums ir Ingūna? Ingūna, laikam, tad mūs nedzird, varbūt ir kādas tehniskas problēmas. Tā, labi. Tad mēs tagad pieslēgsimies Čornais bērndārzam, ja? Tā tad viņi mums arī saprot, ka tur arī kāds arī bērni mums ar kaut ko ir gatavi pateikt. Tā, kur mums ir? Tā, Oļesja Apīna, ja? Oļesja, tā, es tev tagad dodu vārdu. Tā, mums ir Oļesja. Jā, arī. Jā, ļoti labi jūs varat dzirdēt. Jūs arī varat pamēģināt ieslēgt video. Droši vien, ka varbūt, ka jums labāk izdosies nekā man. Lai mēs jūs varam arī redzēt. Bērni. Es neredzu, kurš ir, kurš nav. Nu, redz, cik skaisti.
tātad tieši šādi jūs arī starptautiski varētu sarīkot konferenci, tātad kur skolotājs un bērni ir klāt, un tad arī varam bērniem dot kādu vārdu. Jā, to nācien bija. Nu, pastāsti, ko mēs darām projektos. Pastāsti, ko mēs darām, ko mēs darījām tādos starptautiskajos projektos ar citām valstīm, ko mēs darījām. Taisījām apsveikumu kartiņas. Mācījāmies pa angliski runāt. Jā. Ko vēl? Ko vēl mācījāmies? Dziesmiņu mācījāmies angļu valodā? Jā. Jā, mācījāmies. Kādu latviešu dziesmas mācījāmies angļu valodā? Jingle bell, jingle bell. Jā, bija projekts par Ziemassvētkiem mums. Un tā mēs visi mācījāmies to dziesmiņu angliski dziedāt. Tad taisījām apsveikumus, sūtījām uz citām valstīm, jā? Saņēmām arī paši. Ko vēl darījām? Mācījāmies, kā angliski pateikt, kā mani sauc, ja? Bija tā? Varat pateikt? I'm is Samantha. What is your name? What is your name, jā? Nu tā, apmēram kaut kas tāds līdzīgs, ja? Jā, paldies, un esiet tiešām ļoti mīļi. Mums arī Nacionālam atbalsta dienestam mēs skatāmies ar asarām acīs ļoti skaisti tiešām, nu tā. Ikā jau nav taču nemaz tik sarežģīts kaut kas, jā, mēs vienkārši, kaut ko darām un īstenībā ne ļoti sarežģīti, un bērniem ir iespēja tā kā arī sazināties ar bērniem citās valstīs šādā veidā, tā kā, un vienkārši paskatīties vienam uz otru un nezinu pateikt, kā viņi sauc kaut vai, jā. Jā, paldies. Mēs skatījāmies arī citas bildes, citu bērnu bildes, ka bērniem bija šoks, ka citi bērni ir tādi, kuriem ir cita ādas krāsa. Jā, nu tad arī tas ir tāds liels pārdzīvojums droši vien, jā. Tā, labi. Tā, paldies Aļesijai. Atā bērniem. Tā. Nu, tā arī tas notiek, jā, nekas tas ļoti sarežģīts nav. Tā, tagad mēs esam tikuši līdz, tātad arī mazliet praktiski arī par tām lietām, tātad kādas rīkus mēs varam izmantot, esam tikuši tagad arī līdz rīkiem, jā. Tātad viens ir tas, ko var izmantot, tās Skypes, jā, kur mēs varam taisīt konferences un ar saviem partneriem sarakstīties. Skype'am ir tas, ka, piemēram, tā kā video konferences var sarīkot tikai 2 partneri, tā kā 2 cilvēki ir vairāk, tad jau viņš grib, lai par to maksā, jā. Tā kā tā Skype arī var, nezinu, ja jums nav bijis iespēja, viņu var vienkārši ierakstīt Google un download Skype un vienkārši ielādēt viņu datorā un tad skatīties, izmēģināt ar kādiem draugiem, kā tad tas darbojās, ja? Šodien mēs jau tagad Baiba pieslēgsies un parādīs, kā var lietot AnyMeetingu. Un AnyMeetings ir tas, kur mēs šobrīd visi esam pieslēgušies. Ja? Vienkārši kādā veidā notiek tā nodarbības tā kā uzaicināšana uz nodarbību un kā tas viss notiek. Ja? Tā, es tagad dodu vārdu Baibai. Ja? Jā, es ceru, ka mani var redzēt. Man sauc Baiba, es esmu Santas kolēģi un pastāstīšu par AnyMeeting. Kameras laikam slēgšu nost, lai mums viss šeit notiktu raitāk. Tātad, pirmkārt, reģistrēšanās jau pašā AnyMeetingā ļoti vienkārši. Es domāju, ka pēc tam varēsiet pēc nodarbības paši apskatīties. Šobrīd es vienkārši parādu, kas notiek. Pēc mirklīšu varētu būt, ka jūs redzat. Tātad adresi jau Santa pirms tam parādīja AnyMeeting.com
Un tad augšā labā stūrītī ir vienkārši sign up. Un tā darbība, lai reģistrētos, ir ļoti vienkārši. Ja jums ir Google e-pasts, tātad Gmail, tad tā pierakstīšanās, reģistrēšanās vēl pavisam vienkāršāk, tad jūs vienkārši klikšķināt šeit un jums jau tā kā parādīs visus jūsu iespējas, no kādiem e-pasta jūs varat to izdarīt. Es te pamēģināšu, tad vienkārši ierakstīšu savu vārdu, e-pastu, un tad izdomāšu īsu, vēlams drošu paroli, ar ko tad pēc tam AnyMeetingā darboties tālāk. Tas arī ir īsumā pilnīgi, jau esat sistēmā iekšā un tad varat darboties. Tātad, kad jūs būsiet tikšies, jums šeit tas My Meetings, kur jūs varat redzēt tā kā savas visas nodarbības plānotās un jau bijušās būs tukšs. Reklāmas. Bet es parādīšu, kā tas izskatās, kad jau tā kā... Negribam mēs. Tā kā augšpusē ir starta meeting, cik tad īstenībā ir vienkārši to izdarīt. Uzlikt start meeting, tā kā, lai sāktu nodarbību, vienkārši izdomājiet tad, nosaukumu. Project meeting, ja jūs gribat ar saviem partneriem, un tad šeit vienkārši viņu e-pastiņus savadiet, te varētu pilnīgi līdz pat 200 cilvēkiem sarakstīt, ierakstīt īsu ziņu kolēģiem, ka jūs tā kā kad sākam nodarbību vai sākam tikšanos, un tad vienkārši klikšķināt start meeting. Un šajā variantā tad tā nodarbība tiek sākta tūlīt. Tas nozīmē, ka ja es tagad uzstājusu, tad es jau pirms tam varbūt ar kolēģiem vienojos, ka tikos mēs tiekamies. Bet tas otrs variants, ko parādīšu, ka ja jūs jau gribat tā kā to tikšanos veidot kādā citā dienā un tā kā schedule meeting. Pirmā iespēja tātad bija uzreiz veidot, un tagad nodarbību mēs izveidosim kādā noteiktā laikā. Un šeit arī patiesībā ļoti vienkārši ierakstam nosaukumu. Šeit izvēlamies datumu, kurā mēs, piemēram, rītdien 2:00 dienā, tad pieejam izvēlamies no rīta vai vakarā, cik ilgu to tikšanos. Nevaram ielikt laika zonu, skatīties tad līdzi. Mums ir Rīga. Rīga bija pat. Un tad arī, tāpat kā iepriekšā rādīju, šeit arī attendees, tad latviešu valodā ir tie, kas būs dalībnieki. Tie ir tā kā arī šodien tikšanās reizē, tie esat jūs kā dalībnieki. Bet ja jūs to tikšanos veidot projektu partneriem, kur jūs gribat, katrs no jums vēlēsies ieslēgt kameru, parunāt, arī dalīties ar ekrānu, kā mēs to darām šobrīd, tad šos cilvēku e-pastu tad jūs sarakstiet šajā lauciņā. Un te arī var uztīt īsu kā aprakstiņu, lai cilvēku saprastu, par ko tad ir tikšanās, izvēlēties, vai jūs vēlaties, ka visi šajā tikšanās reizē varēs dzirdēt un varēs runāt. Parasti arī mēs izvēlamies to listen only mode, tas nozīmē, ka tikai tie, kas prezentē, runā, un lai arī nerastos tāds liekas jucels ar skaņu, un tā tikšanās vienkārši kādā brīdī tehniskiem dēļ neuzkārtos. Šeit varat atzīmēt make attendees list public, nozīmē to, ka jūs čata maliņā redzēsiet, katrs cilvēks būs ierakstījis, arī jūs, kad reģistrējāties, ierakstījāt vārdu, uzvārdu, no kurienes esat, tad arī, ja ieķiksēsiet, kad saraksts būs redzams, tad arī cilvēks pēc tam čata maliņā varēs redzēt. Un tad tālāk arī tie solīši vēl varat ierakstīt papildus tekstu, izvēlēties varbūt, šis tāds vairāk arī jau uzņēmiem, organizācijām, ja reģistrējoties, varbūt jūs vēlties, lai cilvēks aizpildītu kaut kādu konkrētu vēl noteikti, ka viņš ir no kurienes organizācija, bet, jūs veidojat vienkārši tikšanos ar kolēģiem, jūs droši arī šo visu šeit varat izlaist.
Un, kas svarīgi, tev ieķiksēt, ja jūs, piemēram, tikšanos taisat, piemēram, pēc mēneša, tad uzlikt, cik bieži atgādināt tam cilvēciņam. Vai tas ir pirms nedēļas, varbūt viena diena vai viena diena tāds optimālais, lai cilvēks neaizmirstu. Un šeit var ielikt arī skaiti, piemēram, ka jūs negribētu, ka tikšanās ir vairāk kā 20 cilvēki vai 10, tad te var arī droši atstāt tukšu. Un šeit arī atstāt, ka nekādas parolītes nevajag. Nesarežģīt visu. Šo arī var izveidot atsevišķu aptāju pēc tam, ko droši var izlaist arī, tas nav obligāts. Tad jūs redzēsiet, kāds izskatīties, tā kā reģistrācijas anketa, ko jūs aizsūtīsiet saviem kolēģiem, kas tad ierakstīs uzvārdu e-pastu, un tad arī tāda izskatīsies. Es īsi parādīšu, kā tas izskatās dzīvē pēc tam, kāpēc ir, varbūt viņi aizpild tās reģistrācijas anketas, nevis jūs uzreiz veidojat tā kā tikšanos un saslēdzaties, bet ar tām reģistrācijām, jo kas ir svarīgi, rādīšu šeit vienu piemēru, tātad šis jau ir tā kā mūsu e-meeting profils, un tad pie My Meetings, par iepriekš rādītajā profilā bija pilnīgs tukšums, tad šeit, ja jums ir, tad jau jūs redzat visus iespēju iepriekš esošos savus e-meeting tikšanās, uz viņām arī apskatoties. Pēc tam, ja kas ir, gribat vēl kādu informāciju pamainīt, šeit to visu var izdarīt. Šeit var arī iekopēt, apskatīties to linku. Varbūt jūs negribat sūtīt tās reģistrācijas anketas, vai ir vēl kāds, ko ātri gribat pievienot, aizsūtīt viņam tieši uzreiz šo linku, kas ir bez reģistrēšanās, uzreiz automātiski pieslēgties. Nu, šeit tās iespējas ir ļoti dažādas. Tas, kas te ir interesanti, ka pēc nodarbības jūs varat paskatīties šeit, man bija laikam tukša, to ir parādījuši, ka pēc nodarbības jūs varat arī pēc tām reģistrācijām redzēt, cik cilvēki ir piedalījušies. Tātad es gāju pie viena no tām tikšanās, un šeit dažādām iespējām uzklikšķēt uz reģistrēšanu, es varu apskatīties visus cilvēkus, kas ir piereģistrējušies. Varbūt tā informācija tādā mazā tikšanās reizē nav tik svarīga, bet ja vairāk cilvēku mēģināsiet saslēgt, pēc tam var noderēt. Un šeit varat apskatīties pēc tam pie reports, arī attendance report, varat apskatīties, kurš no cilvēkiem piedalījās un cik ilgi bija šajā tikšanās reizē. Tāpat, turpat pie reports, es nevēršu vaļā, bet būs čata vēsture, lai jums, ja nu kāds jautājums, ko aizsāt, vai ir kaut kas, ko vēlreiz pēc tam gribat apskatīties, tad ir čata. Vēl arī reģistrācijas tās pats, ko rādīja, un ja ir izveidots aptauja, tad arī tā kā aptauja. Un vēl šeit ir gan iespēja tā kā ierakstīt, bet šī iespēja ir maksas. Tā kā mēs rādam un arī paši izmantojam pagaidām bezmaksas versiju, kas līdz 200 cilvēkiem, es domāju, jums arī noteikti varētu noderēt. Ja ir kādi jautājumi saistībā ar e-meeting, varat droši rakstīt mums, vai šeit rakstā pēc tam arī redzēsiet, ir podziņa support, gan angļu valodā, bet ir ļoti daudz pieejami video pamācības ar dažādiem jautājumiem, tā kā to noteikti. Ja rodas kādi jautājumi, jums liekas, ka par sarežģītu šeit droši skatīties, un es domāju, ka jums varētu noderēt e-meetings gan sadarbībā ar starptautiskajiem projektu partneriem, gan vienkārši iestādēm sadarbībai. Santa? Tā, es atgriežos atpakaļ pie savas prezentācijas, jā. Tātad arī jūs redzējāt, kā tas notiek, tad Baiba ar jums tā kā, dalījās savā ekrānā, jā, un es tagad atveru savu prezentāciju, kurā es jau biju pirms tam, jā, un tātad arī viņš pat man ir atnācis uz to vietu, kur es biju, jā. Tātad šī ir tās vietas, kur jūs variet izmantot.
Tad ir vēl tāds linoid piezīme tāfeli, kur mēs arī tūlīt izmantosim. Tātad arī Google Docs. Google Docs šodien mēs arī mazliet ar tiem, kas gribēs palikt ilgāk, arī varēsim apskatīties un vēl tīdla. Tā kā šos vienkārši, nezinu, ir labi redzēt, zināt, ka tādi rīki ir, un tad var iegooglēt un viņus meklēt un skatīties, kā tad viņi darbojās. Un tagad tātad mēs aiziesim uz sadarbības rīku Linoid. Tas, kas jums ir jāizdara, tagad jums ir augšā uz tajā saitītē ir jāieklikšķina, lai varētu aiziet uz to lapu. Tad jūs visi esat pie datoriem un vienkārši ieklikšķiniet, lai varētu aiziet uz to lapu. Tātad es arī pati ieklikšķināju un aizgāju. Uzmanieties, lai jums neaizvarās ciet webinārs, tā kā tā lapa, ja? Viņš jums atvērsies jaunā lapā. Un tagad jums ir atvēries jaunā lapā, tā kā tāfelīte. Un uz tās tāfelītes ir dzeltens, tātad ir iespējams rakstīt lapiņas, ja? Labajā stūrī ir tāda lapiņu kaudzīte, kurus var paņemt, ja? Un tātad jums ir jāpaņem viena dzeltena lapiņa, un uz vienas dzeltenas lapiņas ir jāuzraksta kaut kāda viena lieta, kas jums no visas mūsu šīs stundu garās prezentācijas ir noderējusi. Un varbūt jums arī no šīs, tā kā jums ir radiskais kāda ideja, par ko varētu realizēt ideju jūsu iestādē. Ja? Tā kā es jūs tagad aicinātu katru paņemt vienu dzeltenu lapiņu un uzrakstīt, ko jūs paņemsiet līdzi no šīs nodarbības, un vienu zilu lapiņu, kādu projektu, ko jūs varētu realizēt savā izglītības iestādē. Jo, kā saka, idejas viņas ir jāsaka skaļi, jo tad arī viņas pašam top skaidrākas un arī viņas pastuvinās vienu soli realizācijai. Tā, ja pat tām lapiņām kaut kas nav skaidrs, tad variet ierakstīt arī bloga, mūsu tajā webināra čatā. Jo šis ir arī no sava veida atspoguļojums mazliet, lai mēs arī varam saprast, kas ar jums bija visvērtīgākais no šīs nodarbības, vai pati pieredze ar pieslēgšanos šādam tiešsaistes semināram, webināram, vai jūs kaut ko jaunu uzzinājāt. Tātad mums jau te sāk parādīties. Labi. Jā, pasākumu scenāriju apmaiņa, ļoti labi. Pagaidiet. Pašiem cilvēkiem, ja jūs vēl neredzat lapiņas tik daudz, tad internetā pārlūk stūrī tik reizē atjaunojot vienkārši lapu, un tad tās lapiņas sakritīs vēl vairāk jums. Redzēsiet visas. Cik daudz tagad ir. Saprotu, ka Baiba tev ir iespēja tās lapiņas arī mazliet paņemt vienu no otras nos, jo viņas te tagad visas sakritušas pilnīgi kaudzē. Labi, tātad mums ir vairākas tās iespējas, tātad kādas ir, tātad viss tad varēs arī viņas paskatīties, ko ir citi paņēmuši, ko jūs paši esat paņēmuši, kas ir tās idejas, ko realizēt. Tā, ir daudz sakritis tagad, jā. Tā, paldies visiem, kas tagad piedalījās, paldies visiem, kas mums arī uzrakstīja tātad par
par tām lietām, kas viņas ir uzrunājuši šodien. Tas mums palīdzēs arī nākotnē gatavoties šādu veidu nodarbībām. Teiksim tā, no vienas puses šobrīd oficiāli mūsu webinārs ir pienācis beigām, bet vēl mums bija no Salaspils izglītības iestādēm. Viņi šobrīd ir apvienojušies vienā telpā, un tagad viņi taisīs tā kā prāta vētru par to, kā viņi savās izglītības iestādēs varētu realizēt šādus projektus. Tad tas, ko jūs šobrīd variet vēl arī darīt, tātad atnākot atpakaļ uz webināru, tātad ir redzams tātad projektu metode izglītības iestādē. Un, ja jūs uzklikšķināsiet uz tā nosaukumu projektu metode izglītības iestādē, tad jūs aiziesiet uz Google dokumentu. Jā. Tātad mēs e-mītingā manā prezentācijā, ja uzklikšķinam uz projektu metodu izglītības iestādē, tad mēs aizējam uz Google dokumentu projektu metode izglītības iestādē. Šo es uzrakstīju tās lietas, tā kā jūs domājat, šis ir mazliet tā kā jau no augšas, nevis es kā skolotājs, bet ja jūs savā nodabā domājat par to, kāda vispār ir tā koncepcija, kādā veidā novads, kādā veidā izglītības iestāde, kādā veidā atbalsta vai palīdz skolotājiem vispār projektus realizēt. Ja? Tātad šeit ir, tas ir jārunā gan novada līmenī, gan arī iestādes līmenī, jo kāpēc tie skolotāji, viens ir tas, ka jūs, protams, rakstījāt visi tie labie iegūmi, kāpēc skolotājs iesaistīsies, ja? Bet kādā veidā iestāde var atbalstīt, ja? Tas tam visam pirms iesaistās starptautiskos projektos ir jābūt skaidrs, kādā veidā tam pedagogam būs tas atbalsts, vai viņam tur būs, viņam būs skaidrs, ka viņam ir viņš ar tiem bērniem var strādāt, ka viņam, būs kaut kāds, papildus vēl kaut kādu labumu par to, ka viņš tur darbosies. Viens ir protams, tā pieredze un viss tas, ko jūs jau paši minējāt, bet kas ir vēl kādā veidā izglītības iestāde un pašvaldība tos skolotājus atbalstīs, ka viņi tur darbojās. Un tātad, kāpēc tie bērni iesaistīsies? Te es teiktu, ka ir drīzāk diezgan skaidrs, ja tas mērķis ir bērniem skaidrs, tad viņi gribēs iesaistīties. Un tad ir arī ļoti svarīgi, protams, padomāt par ekipējumu, kas ir nepieciešams, lai šādos darbotos, jā, un arī kas to nodrošinās. Vai tā ir pašvaldība, kas tā izglītības iestādē nopirks to webkameru un mikrofonu, lai varētu šādi darboties, vai, nezinu, kādam pedagogam ir mājās, viņš nesīs no mājām to kameru un mikrofonu, vai varbūt kādam vecākam ir, varbūt vecāks var iesaistīt, varbūt viņi var šīs lietas atnest, ja nav tādi kādā veidā tieši jūs izglītības iestādē vispār šāds projekts var notikt, kādā veidā, kāda jums ir tie resursi un kā jūs to varat izmantot. Ja? Šis arī iepriekš viss ir jāizrunā un jāsaprot. Un tad ir tā ideja projektam, situācijas izpēte, arī saprast, kas ir mūsu izglītības iestādē, kas ir mūsu prioritātes, uz ko mēs strādājam, vai mēs vairāk ar bērniem runājam par veselīgu uzturu, vai mums ir svarīgas, katrā izglītības iestādē droši vien ir tie savi akcenti, un tad vienkārši izdomāt, kā to projektu arī, realizēt tieši caur to, lai realizētu to savas izglītības iestādes, tās prioritātes, ko jūs esat izvirzījuši saviem bērniem. Un tad arī saprast, kas tie būs, kas strādās, kuri pedagogi iesaistīsies, kuri varbūt mazāk iesaistīsies un kāpēc, kā tas notiks, ja? Un tad pēc tam ir tikai nāk e-twinning platforma, kura piedāvā iespēju atrast partnerus un pēc tam jau sākt to projektu realizēšanu. Tātad šo es jums atstāju, šo jūs varat skatīties un tās lietas, kas ir jādomā tātad plašāk, pirms mēs sākam darboties. Un tad, kad jūs esat izrunājuši par šīm lietām pirms projekta, tad arī droši vien ir vērts izmantot šo projektu plānošanas darba lapu, kad jūs jau varat sadalīties kādās grupiņās un jau padomāt konkrētiem projektiem, ja?
kāds varētu būt tas projekts, un šīs ir tās galvenās lietas, kas vispār ir jāsaprot par projektu, ja? Tātad laika plānojums, aktivitātes, ja? Kurš kādus pienākumus uzņemsies, ja? Šīs tās galvenās lietas, kas ir, tā kā projektu plānošanas darba lapa, ja? Kas ir skaidrs, visas šīs lietas, tad arī var sākt darboties. Tā, šī lapa tātad arī projekta metoda izglītības iestādē ir tieši saistē. Un tātad, ja kādam tur ir kaut kādas lietas, ko gribās pierakstīt, mēs uz viņu vēl pēc kāda laika paskatīsimies un arī, tā kā varam pielikt kādus savus komentārus. Jo viens ir tas, ka šajā lapā var tātad arī rakstīt, vienkārši ieklikšķinot rakstīt. Var arī pielikt kādu komentāru, tā kā augšējā labā stūrī ir komentāri. Un tad var likt vienkārši vēl komentārus, kas rodās skatoties uz šo un kā tieši šīs lietas darīt. Tā kā tā. Un kas tad man ir pēdējais slaids palicis? Pēdējais slaids tātad ir mūsu informācija. Tātad te ir viens no mūsu kontaktāruņiem, info@twinning.lv, tas, kur mums var rakstīt, mājaslapa twinning.lv, tātad, kur jūs variet smelties informāciju latviešu valodā, arī par visiem mūsu pasākumiem, notikumiem un projektu piemēriem. Jaunatne.gov.lv, tas jau ir plašāk, tā kā jaunatnes lietas visas, ja? Un, protams, Twitter, Facebook, draugiem LV, tātad sekojiet mums līdzi un skatieties, kā mēs jūs varam palīdzēt, iedvesmot uz jauniem projektiem un jaunām idejām starptautiskā vidē. Tas arī no mūsu puses viss. Tad Salaspils, ja jums ir kādi jautājumi vai kā, tad mēs ar jums varam vēl sazināties vēl individuāli. Liels paldies, ka bijāt šeit. Piedalieties arī citos mūsu pasākumos, taisiet projektus. Tas laikam no manas puses viss. Ja ir vēl kādi jautājumi, variet ierakstīt. Mēs vēl kādu brītiņu šeit būsim, mēs nerunāsim, bet mēs varam atbildēt. Jums ir čata lodziņā, jums kāds konkrēts jautājums, variet ierakstīt, mēs viņu atbildēsim. Tā, un ar to es arī atslēdzos. Uz redzēšanos.